Kurš vēl nav runājis? Ai, tu šoreiz neko nestāstīsi? Pagājušais tu stāstīji. Nav neviens stāsts prātā. Tas ir par televīziju. Vispār prātā jau daudz kas grozās. Nu, varbūt kā vajag. Tu jau pagājušais stāstīji. Tā kā... Jā, es biju tāda maza meitene, bet man paps taisīja murdus ar ko no ķekaviņas. Mēs toreiz dzīvojam tur Pētiņos. Un no ķekaviņas tātad... Ķercīs! Ķercīs ar tiem murdiem. Nu, un man jau garšoja tās zivis, visiem jau garšoja. Bet bija viena tāda lieta, kad kad man gribējās, viņš noķēra tādu lielu līdaku. Un man gribējās viņu paņemt. Ziniet, ko es viņu darīju? Es viņu paņēmu aiz mutes. Un tās zivs man iecirta. Ne no koda. Ir visi pirksti. Bet man laimējās. Bet caurumi bija krietni un sāpes arī bija lielas vispār. Bet iedomā, es tagad sēdēju un domāju, muļķis kuķis, Dzīvē, viss galvenā dzīve. Jā, mūsu dzīvo, mūsu mācies, jā, kā ir, jā. Jā, bet tikai sakot tālāk ir vēl teiciens. Un muļķis tāpat nomirst. Mūsu dzīvo, mūsu mācies. Bet tu biji maza meitene, bet es biju vidusskolniece. Mēs atbraucām klases ekskursijā. Puikas vejoja zivis, viņi noķēra to līdaku. Un tad viņi tur kaut ko darās gar uguns, kur viņi saka, un tā aizēja to zivu nomazgāt. Es paņēmu to zivu, aizgāju uz upi, atkal. Viņi aizpeldēja, vai ne? Viņi nekur neaizpeldēja, viņi beig, bet viņi dabūja meklēt kaut kādu kopu, kaut kādu žeberku, jo tur bija tas bija pie Abavas vai kaut kur tajā galā. Un tur bija uzreiz ritīgi zieši. Viņi gāja meklēt kaut kādu žeberku, ar ko viņi dabūtu ārā to zivu kopu un gāja mazgāt. Un tā kā nevajag būt nemaz mazgāt, lai būtu Tūdēļ es papildināšu ar vēl vienu stāstu. Es biju teātra nometnē pie tāda ezera un arī puiši mums makšķē, mēs dāmas arī makšķē, skolotājs. Es arī noķeršu tādu ziltiņu, un mums režisors Toms, jūs jau meitēm zinat, jā? Toms saka, vai es labprāt esmu ceptu zivu. Es tādu jūs ticam pārējā, tās aiznes izcepu un visu, un Toms ēd. Viņš tā dīvaini skatās uz to zivu. Tai zivī slieka mute. Tās, kas cepušas, ir notīrījušas, no vēdera izņēmušas, bet to slieku atstāja. Man tāds kauns, ka briesmas. Toms saka, ko tu pārdzīvo? Uz stārpa jau vien bija jānoķer. Tā zivītē. Jā, paldies, Aigi. Paldies, ka arī tev ir stāsts. Tas nekas, tu saproti, ar maziem stāstiem mēs sākam un līdz lieliem nonākam. Paldies tev!